Manam draugam, Miervaldim Priedem, ir labs bizness. Viņš ražo kvalitatīvas koka mēbeles, ko pārdod Eiropas tirgū un par to saņem labu naudu, bet eiro valūtā. Savukārt algas un nodokļus viņam jāmaksā latos. Arī par izejvielām jānorēķinās latos, un tādējādi viņš zaudē uz valūtas konvertācijas rēķina, kamēr konkurenti Slovākijā jau vairāk nekā gadu strādā ar eiro un var labāk nopelnīt, jo nav vairākas reizes jākonvertē valūtas. Miervaldi, skaties! Tavā kontā tagad ripo eiro valūta. Latvija tomēr ir izpildījusi Maastrichtas kritērijus un pilntiesīgi lietojam eiro. Esam tikuši eirozonā. Miervaldi, skaties! Tavi konkurenti ārzemēs kož pirkstos, jo tu taču esi kļuvis daudz konkurētspējīgāks un varenāks. Miervaldi, un tu to paveici pats, saņem savu balvu – eiro. Ak, tas bija tikai sapnis. Miervaldis Priede nolēma. Naktī redzētais sapnis par ieviesto eiro bija pārāk reāls, lai to aizmirstu. Viņš sazvanīja draugus, uzņēmējus, Pēteri Miertiesnesi un Māru Egli, un kopā ar viņiem tagad regulāri dodas uz valdības māju, lai ieskaidrotu valsts vīriem, ka Latvijai ir jādara viss, lai izpildītu Eiropas prasības un ieviestu eiro. Miervaldis atgādina, ja izpildīsim Maastrichtas kritērijus, mūs beidzot uzskatīs par nopietniem un uzticamiem partneriem. Vajag tikai ļoti gribēt, un tad viss izdosies.